Stāsts balstīts uz patiesiem notikumiem. Stāsta varoņu vārdi ir mainīti. Ir 2006. gada 3. novembris. Šī diena aiznesīs 4 jauniešu dzīvības. Vēl 2 vēlāk teiks, ka dzimuši Laimes Krekliņā. Šo dienu 6 draugi pavadījuši kā daudzas tai līdzīgas dienas. Sanākuši kopā, izrunājušies par dzīvi un iedzēruši pa pāris pudelēm alus. Ilmārs, Juris, Indulis, Agris, Linda un Anita draudzējas jau sen. Viņu lielākā aizraušanās ir ātra braukšana pa līkumotajām sava rajona ieliņām. Kurš no puišiem lielākā ātrumā izņems līkumus, kurš būs ātrākais braucējs? Šī sacensība atkārtojas dienu no dienas. Arī šodien Ilmārs iesaka draugiem iet pabraukāties. Agris un abas meitenes piekrīt, bet Juris un Indulis atvadās no draugiem līdz nākamajai dienai. Pie stūres sēž Ilmārs. Par šo ielu viņi brauc pirmo reizi. Ieliņa ir samērā taisna bez straujiem pagriezieniem, tomēr viens asas līkums tajā ir. Bet Ilmārs ir tā aizrāvies ar ātrumu, ka pagriezienu pat neievēro. Sadursmes sekas ir traģiskas. Visi 4 iet bojā notikuma vietā. Traģēdija varēja nenotikt, un viss varētu būt kā vienmēr, kā katru dienu, ja vien Ilmārs nesēstos pie stūres alkohola reibumā un neaizrautos ar riskantu braukšanu.